Virspriesteriene taisnā pozīcijā. Ja izkrīt virspriesterienes kārts taisnā pozīcijā, tad tavs jaunais gads būs kā mierīgs ezers. Daudz klusuma, pārdomu un dziļu atklājumu. Tas būs laiks, kad intuīcija kļūs par tavu labāko sabiedroto, un tu pati sev atklāsi daudz vairāk nekā jebkurš cits tev varētu pateikt. Attiecībā šī kārts liecina, ka viss neizteiktais kļūs svarīgāks par teikto. Ja esi brīva, šogad vari sastapt kādu, kurš tevī radīs dziļu saiknes sajūtu, bet tā var nebūt tūlītēji vai ārēji izteikta. Šis cilvēks var ienākt tavā dzīvē klusi un neuzkrītoši, bet atstās iespaidu uz tavu dvēseli. Ja esi attiecībās, virspriesteriene norāda uz emocionālo tuvību un dziļāku sapratni, iespējams bez nepieciešamības to visu izteikt vārdos. Tas ir brīdis, kad tu jutīsi, vai esat uz viena viļņa. Darba jomā šī kārts norāda uz izaugsmi, kas nāk caur zināšanām un gudrību. Iespējams, uzsāksi kaut ko jaunu, kas saistīts ar tavu pašizaugsmi, varbūt mācības vai profesionālu attīstību. Virspriesteriene aicina klausīties savai intuīcijai un neļauties steidzīgumam. Finansiāli stabilitāte. Nav jāsasteidz riski vai jālec jaunās avantūrās, jo tavs lielākais resurss būs tava spēja pārdomāt un pieņemt pārdomātus lēmumus. Un galu galā, šis ir gads, kad tu varētu justies kā savas dzīves scenārista. Nevienam citam nebūs tik liela ietekme uz taviem lēmumiem kā pašai tev. Lai gan ārēji viss varētu šķist kluss un mierīgs, iekšēji noritēs intensīvi procesi. Kā teikt, mierā dzimst lielākie atklājumi. Virspriesteriene apgrieztā pozīcijā. Ja virspriesteriene izkrīt apgrieztā pozīcijā, tad jaunais gads varētu būt kā miglainā dienā. Viss šķiet redzams, bet detaļas paliek neskaidras. Attiecībās šī kārts norāda uz neskaidrību vai pat noslēpumiem. Ja esi brīva, tad uzmanies no cilvēkiem, kuri izskatās pievilcīgi, bet īsti neatklāj savus nodomus. Apgrieztā virspriesteriene var liecināt par emocionālu nenoteiktību. Kāds tev patiks, bet tu pati nezināsi, vai tas ir tas, ko vēlies. Ja esi attiecībās, pievērs uzmanību, vai starp jums nav kādi neatklāti jautājumi vai izrunātas lietas, kas varētu kļūt par šķērsli tuvībai. Darba un finanšu jomā šī kārts brīdina par neskaidrībām vai pat kļūdām, kuras rodas neuzmanības dēļ. Esi piesardzīga ar svarīgiem dokumentiem vai darījumiem, un ja kaut kas šķiet neskaidrs, labāk pajautā, nevis pieņem uzreiz. Finansiāli. Ne viss būs tā, kā sākumā šķitīs, tāpēc netērē naudu uz to, ko pati vēl neesi rūpīgi izpētījusi. Un tagad par asprātību. Zini, reizēm cilvēki saka, es klausījos, bet nesapratu. Šogad tavs izaicinājums būs ne tikai klausīties, bet arī saprast. Gads prasīs no tevis mudrību un spēju atšķirt patiesību no ilūzijām. Bet atceries, kad migla izkliedējas, viss kļūst skaidrs. Tāpēc uzticies sev, un tava intuīcija tevi nepievils.